Trāks vakar. Nebija gatavs. Ar pirmo bērnu bija lielas bailes grūtniecībā, ka kaut kas varētu noritēt no tā, jo bija liela neziņa, jo vai es būšu arī laba mamma, kad ieradīsies man tas bērniņš, jo tu nezini, tu neesi tam gatavs jāsaka, bet tā, kad piedzima Mikus, viss gāja kā no sevis, bet ar Kristeru vispār man bija pazušas tās bailes un neziņa, tu jau zināji, tev jau bija pieredze, kas ir jādara vai kas var notikt. Un likās, ka ar trešo jau vispār vajadzētu arī tāpat būt vēl viss, ka tu jau visu zini tā kā un viss, bet nē, tā nav. Ar Miju man atkal bija bailes. Grūtniecībā kaut kas varētu ne tā noritēt, kaut kas varētu notikt, nedodies, kas viņa varētu zaudēt, jo viņa tik ilgi nāca pie mums, tik ļoti ilgi izvēlējās mūs. Katra grūtniecība ir savādāka, un es neteiktu, ka ar katru nākamo tu esi drošāka. Ar otro, jā, bet ar trešo, nē, laikam pēc pārāk liela starpība ir bijusi. Nu, gadi varbūt arī, mēs netiekam līdzi. Bet, nē, ja būtu kaut kāda, 5 gadi atpakaļ, es domāju, ka noteikti. Ka būtu 5, ja? Nē, tad, varētu vēl, Nē, bet, tā ir, kad, kā man saka, gadi liek justi, tagad. Jā, ar puišiem es visu tiku galā, es visu likās zināju, likās, ka meita piedzims, es vispār būšu vislabākā mamma, es visu mācēšu, es ar visu tikšu galā, jo ar puišiem gāja tik viegli, un puiši man bija taču tik paklausīgi mazi. Bet Mija izrādījās ne tas vieglākais jāsaka variants vai kā, un viņa mūsu dzīvē ieviesa pilnīgi hausu. Ja mums bija viss tā kā bezmazliet salikts pa plauktiņiem, ko mēs darīsim, vai puiši jau ko, viņi jau arī, visu bezmazliet, nekad neizdarīja nekādu gaplumu vai rīcību vai kā. Tad ar Miju mums ir, mēs nekad nezinām, ko viņa izstrādās 1 sekundes laikā, jo viņa var būt šeit, un pēc mirkļa viņa jau ir pavisam kaut kur citur un jau kaut ko citur dara. Viņa ir vienkārši neprognozējama. Un varbūt tāpēc, ka mēs viņu tik ļoti ilgi gaidījām un ir tik liela atšķirība ar brāļiem, ar māsu, ka varbūt mēs tiešām kaut kur palaižam arī grožus vaļīgāk viņu audzinot, jo mēs apzināmies, ka Mija mūsu pēdējais bērns ģimenē un viņa jāsaka, es neteikšu, viņa nav slikta, viņa vienkārši savādāk. Viņa ir pārāk daudz enerģijas. Jā, acīm redzot tāpēc, ka esmu pēdējais bērns ģimenē. Ziemassvētku vakarā Altāvarijā gāja bojā pusmāsa. Man bija pārliecība, ka man noteikti būs vēl viens bērns un tā būs meita. Man likās, ka caur viņu man ienāk ģimenei meitenīte. Man pirmajā reizē pateica, ka mums būs 3. puika. Un man jau tas likās, tā kā nevar būt, bet te pašā laikā arī teicām, forši, būs 3 puiši, tā kā vienmēr man būs ļoti stipra aizmugure. Bet daktari arī teica pirmajā reizē, ka var arī, pārāk maz laiks, tā kā, ka varat kļūdīties. Un tad jau uz nākumu apskatīs mēs gājām brāļi kopā ar mani gāja, abi brāļi. Un tad Mikus gribēja māsu. Krīsters gribēja brāli, un tad daktare prasa, ko kurš grib, un tad Miks saka to māsu un Krīsters brāli. Un tad daktare saka, ka izrādās, ka vecākais brālis ir augšu runājis vairāk un cītīgāk, kad ir viņš devis mums to māsu. Paties, kādus tu uzbūvēji? Ne, nav pilnīgs. Давай. Так мило говорит. Не посмотри. Saules novada pašvaldība mums ļoti nāk pretī, arī mēs arī, tas ir jautājumi vai kaut ko vajag palīdzēt, mums pašvaldība ļoti palīdz. Mani vecāki arī stāstīja, kad es biju maziņš, tur brāļi, māsas, tur tik lielas ģimenes un viss pārējais, tā kā
tas likās, nu, nepašsaprotams, bet, nu, tā kā gribējās kaut ko tādu arī, nu. Manai mammai arī pareizi, viņa bija 8 bērni ģimenē, 4 māsas un 4 brāļi. Un es arī esmu pati nākusi no 3 bērnu ģimenes, un arī bija. Tā kā mums tagad ir 2 brāļi, un es biju jaunākā teciņa arī. Bet, nu jā. Un es saku, sākumā Kristaps gribēja tos 5 bērnus, bet par cik mums Mija ilgi nepieteicās. Un Mija pa 15. Vienkārši gribējām to bērniņu, ļoti, ļoti gribējām bērniņu jau. Bijām gatavi tam, varbūt tiešām vajadzēja paiet tiem gadiem, kad jau tik ilgi arī draudzējāmies un apprecējāmies. Mēs vienkārši arī nebijām arī tā, mēs bijām arī gatavi tam atmosfēru. Sapratām, ka esam viens otru atraduši un tad tālāk attiecīgi varam darīt visu pārējo. Jā, un mums bija svarīgi, nevis svarīgi, bet arī tas, ka tas ir uz mūžu. Mums gan vienam, gan otram par izpratni, par arī laulību, par ģimeni bija. Nu, nav tā, ka lai mēs izšķirtos vai vēl mums tas nē. Nu, abi gribējām veidot tā. Lai tas ir uz mūžu, tiešām līdz sirmam vecumam. Tas viss, kas ir uz sirds, bet nu. Nāk? Nāk?